Un es gribētu teikt, ka tas ir tāds ceļš, veselība ir ceļš, ja? Mēs meklējam tos variantus, kas mums varētu palīdzēt un kā tas varētu būt, ja? Un es esmu 15 gadus uzturu bagātinātāja lietotājs, ja? Bet šodien es padalīšos ar tiešām tādu efektīvu veidu, ko es esmu atradusi un uz savas ādas izbaudījusi, un ne tikai es, daudzi mani cilvēki, ko es esmu uzaicinājusi, ja, un izstāstīšu, kāpēc šie produkti tieši strādā labāk, un tam ir zinātnisks skaidrojums, ja, un tāpēc ejam uz priekšu. Tātad, kā apliecinājums, nu, vismaz priekš manis tas noteikti nostrādāja, kā apliecinājums, ja, tas, kad sportisti, profesionāli sportisti izvēlas tieši Fitline. Fitline, tātad kompānijas nosaukums ir PM International un brands ir Fitline. Un aizmirsu pateikt, jā, iepazīstināt ar sevi, kā mani sauc Marita Liepiņa, un nākošajās 20 minūtēs, pusstundā es jūs iepazīstināšu ar tieši šo iespēju, ja? Veselības un labklājības un iedvesmas iespēju. Nu jā, un tā tad atgriežoties pie sportistiem, ja, man tas iedvesmoja, ja, ka pagājušās Olimpiskās spēlēs 77 medaļnieki, kas skaidri un gaiši ir pateikuši, ka viņi saviem rezultātiem arī pateicās, ne, protams, ar savu darbu, tas nav skaidrs, bet arī, kā saka, Fitline uztura bagātinātājiem, un viņi izvēlas tieši šo brendu 4 bronzas, 19 sudraba un 14 zelta medaļu ieguvēji. Un, protams, ir vēl daudzi, kas lieto un kas nav pateikuši, ja? Un ir daudzi, kas nav Olimpiskajās spēlēs. Tāpēc es tiešām klausījos uzmanīgi, jo uz mani tas bija tāds kā kvalitātes apliecinājums. Ja? Tātad šī ir vācu kompānija, kas jau ir vairāk kā 30 gadus ģimenes kompānija. Solīda, stabila, droša, ja, kuru plāns ir apstiprināts juridiski, kas attīsta uz zinātnes pamatiem produktus, un man ļoti patīk, ka ir ļoti vienkāršs koncepts. Ja. Vēl es gribētu pieminēt, ka sīki un smalki par tehnoloģijām un kompāniju, un kā tas ir, mums ir īsts kodolīgs video, ko noteikti vajag rekomendēju noskatīties atsevišķi, bet tagad es saviem vārdiem izstāstīšu, kā tas ir no cilvēku skatu punkta. Ja? Un tā tad, jā, kas man arī patīk, tas, ka ir ļoti skaidrs, vienkārši precīzs koncepts, ja? Kad ir viens dzēriens no rīta, viens dzēriens vakarā. Jo ļoti bieži, kad ir kompānijām dažādi šie uzturu bagātinātāji, tu nezini, ko ņemt, ko tieši man ņemt, ko man vajag, ko man nevajag. Ja? Tātad šeit ir visiem cilvēkiem, mums šūnas ir vienādas, pārtikā šis te uzturvielu iztrūkums ir visiem līdzīgs un vienāds. Protams, ka mēs cenšamies izvēlēties to labāko sev, tur, kur ir vairāk, bet, nu, dzīve ir dzīve, jā, un tā dzīves tas ritenis arī ir tāds, kā viņš ir. Tāpēc uzturvielu, es ticu, ka pēc gadiem, nezinu, 10, 15, jā, katram cilvēkam būs savs uzturbagātinātāja koncepts, un kur vēl ērtāku un vieglāku un efektīgāku kā šo. Tātad viens dzēriens no rīta, viens vakarā, sauc viņu par optimālo komplektu. Un, jā, tātad kompānija ir jau, kā es minēju, 30 gadus, un viņi ir šos vairāk kā 30, un šos te gadus viņi ir tikai auguši. Ja? Tas apgrozījums aug. Ko tas nozīmē, ka apgrozījums aug? Tas nozīmē, ka cilvēki pērk un lieto, viņi tātad pamēģina, viņi ir sajūta to efektu, un viņi grib tos produktus atkal un atkal. Ja? Tas ir vēl viens tāds, ka sportisti izvēlas, un arī, ja cilvēki parastie izvēlas, nu tādi kā es, tu, kā mēs visi, ja, kas nav nekādi ne speciālisti, ne baigie sportisti, neko. Tā tad, ja aizvien vairāk, tātad tas nozīmē, ka tas ir labs, kas strādā, ja? Un to apliecina arī pirmā vieta Eiropā un sestā vieta pasaulē pēc apgrozījuma pagājušajā gadā, to, ko mēs šeit redzam. Un tātad tā zinātniskā padome, tas nevis vienkārši cilvēki, kas ir piesaistīti, ka viņi uzliek savu parakstu, jā, ka tā formula ir ok, ja? Ko bieži vien kompānijas arī lieto, bet tā ir padome,
padome, kas visu laiku strādā, ja, ir speciāli Vācijā, un tur var sakot Vīnē, tur ir, kā jau teicu, ir viens atsevišķs video, kur to visu var noklausīties, ja, ir speciāli institūti laboratorijas, ja, kas reāli strādā pie tā, lai attīstītu šīs te formulas no dabas produktiem, ja, lai viņas tos dabas produktus padarītu mums pieejamus un efektīgākus un aizvien efektīgākus. Un neatkarīgā šīs te institūcijas, kas pārbauda kvalitāti, ja, un GMP certifikāts, kas nozīmē, ka tas ir farmācijas līmenī, jau var sakot, šīs te uzturu bagātinātāji, viņi visi ir no dabiskām vielām, bez ģēmo, bez konservantiem, bez nekā, bet tā tad viņi jau ir pilnīgi farmācijas kvalitātes līmenī, ja, kas ir ļoti svarīgi, kad mazā devā tev ir iekšā tieši tas, kas ir nepieciešams, ja. Nu, un arī tas, uz mani arī strādāja tas, ka 70 spēkā esoši patenti, ja, jo katra kompānija, ja viņiem ir šie te patenti, viņi ar tiem lepojas. Nu, lūk, un ir šie te patenti šīm te tehnoloģijām, kas ir Microsoft, kas, nu, ko tas īsiem vārdiem nozīmē, kad tās uzturvielas, kas, piemēram, omega-3, Q10, ja, luteīns arī, kas ir acīm, viņi ir tā kā taukos šķīstoši, ja, viņi ūdenī nešķīst. Tad šiem te, pateicoties Fitline produktiem, pateicoties šīm te tehnoloģijām, viņi šķīst. Un ko tas nozīmē? Nu, cilvēka organisms, viņš jau ir no ūdens sastāv liels procents, ja, un attiecīgi tas nozīmē, ka viņi iedarbojas, ja, nevis vienkārši mēs iedzeram un kāda daļa no tā iedarbojas, bet tiešām viss tas produkts, par ko ir samaksāta nauda, viņš arī strādā. Ja? Nu, lūk, vēl arī dažādi šeit tiek izmantotas austrumu senās gudrības tūkstošiem gadu, kas ir, ja, ajurvēdas rezorpcijas pastiprinātāji ir iesaistīti, ja, lai tie produkti, lai tā uzsūkt spēja būtu un viss. Un, protams, NTC, šis te tehnoloģija komplekss, ja, kas ir patentēts, un tas ir šīm slaidam, ja, ir milzīga nozīme, jo pateicoties tam, tie produkti tiešām reāli strādā, mēs izjūtam viņus uzreiz. Nu, lūk, tā tad pieaugušajiem šeit ir pamatprodukti, pieaugušajiem ir dienas power kokteils, vakarā restorēt. Es kādreiz prasīju, kā pareizi izrunāt, teicu, nu kā, nav pareizi vai nepareizi, tāpēc, ka tas ir brenda nosaukums produktam, jo no angļu vārda tas ir no restore, ja, kā tā tad atjaunot, ja, un tiešām tas produkts atjauno mūsu organismu tikmēr, kamēr mēs guļam. Sajūtam mēs to kā labu dziļu miegu, teiksim, tiem, kam ir sekls miegs, kas nevar aizmigt, ja, tā tad lietojot šos te produktus, bet viņi sadarbojas, gan tas dienas, gan ar to vakara produktu viņi sadarbojas, un to mums ir teikuši, ka vislabākais variants, tāpēc viņš arī abonementā iet tā kā komplektā, ir tad, kad tu lieto abus divus, ja. Nu, un tiem cilvēkiem, kam ir 50 plus, tā kā man, un es domāju, ka vēl daudziem, kas šeit pašlaik klausās, ir vēl papildus speciāls komplekss, kur ir vēl klāt lietas, kas ir vēl vajadzīgas. Tieši tas, kas notiek, kad mēs atjaunojamies ar gadiem aizvien lēnāk, ja, tieši kas vairāk stiprina vēl sirdi, smadzenes, acu veselībai, ja, nu tās lietas, kas mums ar gadiem, es negribu teikt nonēsājas, ja, bet varētu arī teikt arī tā, ja. Nu, lūk, power kokteļa formula. Tātad tas nav viena lietiņa, kas saka, nu jā, vajadzētu tur ženšēņu, tur kaut ko, var sakot, palietot, vai vajadzētu, jā, redz, kur kaut ko kurkumu, jā, starp citu, kurkums pats dabīgs, tā kā viņš ir. Viņš ļoti slikti uzsūcās. To jau ir zinājuši austrumu senie visi gudrie, jā, un visi ir meklējuši, kādā veidā, jā, dabūt to, lai tas kurkums uzsūktos labāk. Nu, lūk, un Fitline ir atraduši veidu, jā, kad ir pat 40, es kaut kur lasīju, tas pētījums bija pat 40 vai 45 reizes labāk uzsūcas kurkums tieši caur power kokteili, ja. Nu, lūk, un daudzas labas lietas, vitamīni, selēns, dažādi dārzeņu augļu ekstrakti, kā mēs redzam, tas nav viena lieta. Tas ir multikokteilis, tā skaitā šķiedrvielas, tā skaitā labās baktērijas, ja, kas ir gremošanas sistēmai, enerģijai, spēkam, imunitātei, asinsritei.
Nu, un vakarā, kā jau es teicu, tas ir atjaunošanās procesam, miegam, kauliem, zobiem, matiem, nagiem, ādai, ja, visu, ko mēs gribam, gribam stiprināt, ja, un ko mēs gribam atjaunot, un vēl, protams, tūkstošiem lietiņas organismā iekšā, ko mēs ar acīm neredzam, bet kam šīs te lietas kā magnīts, dzels, cinks, vitamīns D3, viņš ir kopā ar kalciju, lai tas kopā viss strādātu, ja, varš, chroms, selēns, ja, lai tas viss mums būtu un mūsu šūnas būtu pabarotas. Jo kas pašlaik pasaulē notiek? Ja? Pārtikas ir daudz, kalorijas daudz vairāk nekā vajag, bet uzturvielu mazāk. Iznāk, ka mēs ēdam un ēdam, ja mēs apaugam ar lieko svaru, mūsu iekšējo orgānu aptaukojas un viss kaut kas tāds notiek. Mums ir stipri jādomā, ja, kā ēst mazāk, ja, un galu galā. Jā, uzturvielu tāpat mēs nedabūjam. Un gribās atkal ēst. Ja? Un tas ir tas apgūtais lokus, ko mēs varam pāraut, ja, ar optimālo komplektu. Un, jā, tā tad, kā es minēju, šis te 50 plus generation 50 plus vēl papildus smadzeņu darbībai, hormonu aktivitātei un balansam, sirds funkcijām. Ja? Un arī mūsu mazuļiem, mūsu bērniem, mūsu mazbērniem, mūsu nākošai jaunai paudzei, lai viņi augtu veseli. Šeit ir savukārt jau apvienots vienā garšīgā dzērienā, ko bērns labprāt kā limonādi izdzer dienā. Ja? Un tātad šeit nav rīts vakars, šeit ir viens dzēriens, lai nodrošinātu mazo ar to, kas viņam ir vajadzīgs. Jau var sākt lietot viņš ir paredzēts no 6 gadu vecuma, bet var sākt lietot ātrāk vienkārši mazākās devās. Tad, kad bērns jau ēd to pašu ēdienu, ko vecāki, līdz ar to viņš ir gatavs jau uzņemt arī pa mazai kripatiņai jau klāt arī šo te power kokteili, arī pat no agras bērnības. Ja? Un tā tad, un vēl aktivais, tas ir es laikam mans mīļākais produkts. Un es gribētu uzreiz parādīt, ka viņam ir divas garšas, ir pieejamas arī Latvijā divas garšas ar laimu un ar upeņu garšu. Un šīs te, man viņi garšo, ja? Man viņu gribās. Tas ir, un pastamies arī, kāds šeit ir komplekts. Tas ir dabiskās enerģijas avots, ne par velti, tur tā sarkanā zīmīte, ja? Kā tas ir, kas saka, tāda iekšēji tāds koncentrēšanās, tā kā tāda prāta skaidrība tev pazūd smadziņu migla, ja? Un daudzas tās lietas, ar ko mēs dzīvē saskaramies, ja? It sevišķi šī te trakajā dzīves skrējienā, kā mums ir, un šeit arī, kur redzam, ir kurkumīns. Ja? Un kāds, jā, šeit ir arī kofeīns no guarānas, ja? Kas ir veselīgais kofeīns, un viņš paceļ to enerģijas līmeni ar visiem B vitamīniem, un C vitamīns šeit ir iekšā. Tā kā mēs esam pa dienu gatavi iet savos varoņdarbos. Un tātad produkti ir klāsts, bet pamatā ir šis te optimālais komplekts, un viņš tā kā apaug vēl ar citiem produktiem. Nu, piemēram, es pateikšu, D-drinks, tas ir aknu attīrītājs, par viņu mums ir izcilas atsauksmes, ja cilvēki saka, ka pilnīgi nedēļas laikā, ja, ir aknu rādītāji uzlabojušies. Un tātad tas rekomendējas 2 reizes gadā pa 2 nedēļām. Ja? Tad ir kolagēna peptīdi, ja? Un nevis vienkārši kolagēns ar savu lielo molekulu, bet peptīdi, kas strādās gan uz locītavām, gan uz ādu. Un, kā mēs zinām, tad peptīdi iedarbojas daudz labāk, jo viņi ir mazāk un viņus ir vieglāk organismam paņemt. Tātad Fitlines par katru produktu ir domājis tā, lai tā uzsūkspēja un lai tas organisms viņu var paņemt. Tā kā mēs esam šeit daudz esam notīvējuši, tam man bieži tā kā saka, jā, man tievēršana neinteresē, šeit ir runa par veselību. Tievēršana ir atsevišķa programma, par to mēs vēl parunāsim. Un lūk, mēs esam nonākuši arī līdz tam, kad, ja mēs iekšā, mums nav runa par to, par estētisko noformējumu, un kādā kleitā mēs vai biksēs ielienam vai neielienam. Runa ir par to, ka iekšējie tauki, tas nav nekāda veselības pazīme. Iekšējie tauki mums kavē orgānu veiksmīgu atjaunošanos, kavē orgānu veiksmīgu apmaiņu, vielu apmaiņu starp tiem, kavē orgānu veiksmīgu dzīvi, ja, un viņu veselību. Un tas agri vai vēlu noved, ja, pie kaut kādām problēmām. Tāpēc vai arī citreiz cilvēki nesavēl kopā, viņiem liekas, ka tie ir gēni vai liktenis tā ir lēmis, ka viņiem ir pienākusi kaut kāda, nezinu, tur problēmas un slimības, bet
bieži vien tās ir reāli, ir tieši liekā svara problēmas, kuras atrisinot, un jā, būs jāmaina droši vien arī kaut kāda ēdienkarte, jo pateicoties tai, jau mēs nonācām jā, pie tā liekā svara. Nu, skatīsimies patiesībai acīs. Jā, menopauze, jā, tas, bet nu, tā tad ar visu to menopauzi, nu, ja gadījumā tāda ir, vai ne? Un tad ir tas riska moments uzņemt to svaru, nu, tad vienkārši arī ir jāpārskata tā ēdienkarte un vēl vairāk ir jāpabaro ar papildus uzturvielām. Nu, lūk, daudz ir to rezultātu, daudz dažādi. Ja? Šeit ir gan sportisti, gan dažādi skaistumā, fitnesa, karalienes un pa visu pasauli. Mūsu pašu cilvēki, jaunāki, vecāki, ir, kas zaudē, nu, tā mēs par to svaru runājam. Ja? Katram es speciāli ieliku to bildi labajā pusē, te mēs, man liekas, ko tad viņa vēl grib zaudēt, jā, bet viņai bija svarīgi, ja tie pāris kilogrami, savukārt citam ir svarīgi 20 kilogrami. Ja? Es pati šeit, kur es esmu tikusi vaļā no 10 liekajiem kilogramiem, redz, kur Iveta arī apmēram no 9 vai 10, Brigita, ja, es gandrīz katru cilvēku varu nosaukt vārdā, un mammas, tievē, bērni veseli, un es tāpēc gribētu pārtraukt šajā mirklī savu šo te prezentāciju un pajautāt, vai mums šeit ir Aija, kas gribēja pateikt pāris vārtus šodien, tieši jo viņai ir brīnišķīga atsauksme, ja? Bet es skatos, ka Aija laikam nav, jo viņa mums ir no Anglijas, un Anglijā ir citādāki laiki, tāpēc, nu neko, ja kāds ir gatavs izlīdzēt šajā mirklī un padalīties ar savu atsauksmi, būšu priecīga. Bet nu, tad citādi es iešu uz priekšu, un jā, tātad mūsu nākošais, ko es vēl gribēju parādīt, jā, šis te, kad konkrēti tas aktīvais, viņš ir ar Latvijā ar divām garšām. Es zinu, ka vēl kaut kur vēl ir kaut kādi iznāk atsevišķi, kaut kur bija persiku garša un tam līdzīgi, ja. Un, jā, kā tikko minēju, kad ir Aija no Anglijas, un man ir vairāki jau draugi un radinieki, ja, kas ir pievienojušies no citām zemēm, no Īrijas, Anglijas, un tātad Fitline šo 30 gadu laikā ir tiešām izplatušies milzīgi, pat Austrālijā, ja, pat šīs te zemes, ko mēs redzam, ja, un es zinu, ka nu, iepriekš es biju strādājusi ar citiem uzturu bagātinātājiem, un es domāju, ka ir labi. Ja es pati lietoju daudz, un es domāju, ka tas ir tiešām labi. Bet tagad es redzu, kā ir tad, kad ir vēl labāk. Ja? Un tāpēc es nu, cilvēkiem rekomendēju vienkārši pamēģināt. Ja? Un mēs varam saviem draugiem dot pamēģināt tātad jebkurā valstī. Un, teiksim, mana meita arī bija priecīga Maltā, kas dzīvo tā, tur ir ļoti dārga parasti piegāde. Ja? Un, ja iepriekšējā kompānijā viņai tur piedāvāja 70 eiro piegādi, ja, nu, viņai attiecīgi līdz ar to arī ar to beidzās, ja viņa nepaņēma tos produktus. Tad tagad tā piegāde bija 6 eiro laikam, viņa teica, tur pat nebija ievērojusi. Ja? Un tā tad šeit lietas ir sakārtotas. Ja? Šeit sakārtotas ir visā pasaulē. Mēs varam uzaicināt cilvēkus no Amerikas, no Kanādas, ja? No Ukrainas, kur vēl ir šeit ir Āzijas valstis un Indija un Austrālija. Tā kā mēs varam darboties, ja mēs gribam brīvi. Nu, lūk, un tad es te uzdotu tādu jautājumu. Citreiz cilvēks saka, nē, es gribu tikai sev. Nē, nu, tas ir skaidrs, ka mēs paši sev esam pirmajā vietā. Bet kuram gan būtu, teiksim, nu, lieki, piemēram, 1000 eiro mēnesī. Nu, es domāju, ka nav tādu cilvēku. Ja? Un pat sāksim tā pieticīgāk. Nu, kuram nu, būtu taču forši, ja būtu 220 kaut vai eiro, tā kā šeit ir pirmā, teiksim, vai otrā, teiksim, no 300 eiro nopelnīt, būtu pašam produkti bez maksas. Jā, un jautājums, cik tad tas maksā? Ja? Tātad varu teikt, ka optimālais komplekts mēnesī cilvēkam, kas nodrošina visas nepieciešamās vielas pa dienu un vakarā atjaunošanās, tātad ir 3 eiro dienā. Ja? 3 eiro dienā
Tas nozīmē, ka, nu, es nezinu, ko var nopirkt par 3 eiro. Kafiju, kafejnīcā, nu, dažās kafejnīcās var, bet, nu, ne tādās ļoti labās, ja. Un, nu, tad vai tu kafiju, vai tu esi nodrošinājis sevi ar izcilām uzturvielām no dabas, tādas, kas strādā, tu esi pabarojis savus smadzenes, sirdi, locītavas, ja. Un, jā, un tad, ja mēs ņemam klāt vēl kādu produktu, tur 50 plus, vai tur atsevišķi vēl beauty, kas bija kolagēna peptīdi, kā es teicu, vai vēl kaut ko, ja, tā tad, nu, tas vēl nāk klāt, ja, bet tev, jogurts ir lielisks, ja, ar baktērijām, daudzas labas lietas šeit ir. Un par ieviešanas programmu runājot, šeit, jā, vispirms vēl pēdējais slaids, ir treniņu programma, ir ceļojumi. Ja? Es jau esmu nopelnījis ceļojumu, tas būs nākošais gads, bet uz nākošo gadu. Un tagad mums ir akcijas šeit, ir dažādas ne tikai uz produktiem cenās, ja? Bet, piemēram, ir sponsorēšanas akcija. Mēs viņu nosaucām vēl par labestības vilni, ja? Kad tu vari, jo tu vairāk uzaicini cilvēkus, ja? Tur loterija ir ar 100 tūkstoši vai 110 tūkstoši fondu, kur ir gan naudas balvas, gan ceļojumi. Ja? Janvārī mums divas dāmas bija laimējušas katra pa glaunam tādam ādas makam ar fitline, ja? Kur tā, nu, ļoti kvalitatīvām. Un tā kā tad vēl es zinu vienu, kurš ir vinnējis sporta abonementu uz mēnesi. Ja? Nu, tā tad dažādas lietas, ko tu vienkārši darot to darbu, par ko tev tā jau maksā naudu, ja? Un tad vēl papildus bonus. Jā, arī autoprogramma, tur autoprogrammā var uzkrāt to naudu, un tā, ka tu esi gatavs ņemt to mašīnu, jā, tad tu arī viņu vari ņemt. Es jau katreiz skatos, tā un priecājos, man jau ir uzkrāti jau 390 eiro autoprogrammā, un jo tev status lielāks aug, jo tā tad tu arī saņem arī lielāku autobonus, loģiski. Ja? Nu, un pensiju programma, jā, es arī jau pieteicos pensiju programmai, šie te visi labumi ir no internacionālā menedžera statusa, un tādu var sasniegt ar jautājums, ar cik cilvēkiem, nu tas ir apmēram ap kādiem, nu, tas ir ļoti individuāli, ja, katrs jau kā lieto, kā jau vienmēr kāds pamēģina, turpina, kāds ir ļoti entuziastiski un apgādā visu savu ģimeni, ja, kāds tikai pamēģina, ir ļoti dažādi, bet viena tāda līnija ir, kad principā cilvēki turās ilgi uz atkārtotajiem pirkumiem, tāpēc, ka šeit ir speciāls abonements, kas tev ir vēl 10% lētāka cena, ja, un cilvēks jūt to efektu, jūt to labumu, kā viņš labāk jūtas, un tad kāpēc arī nelietot, vai ne? Nu, lūk, un jā, un kāpēc arī nenopelnīt vismaz pirmais solis produktus bez maksas, nākošais solis varbūt citādus visādus labumus. Un tā tad, jā, vai ir kāds, kas būtu gatavs padalīties šoreiz ar atsauksmi? Ja būšu priecīga, varbūt pašlaik ir mums aija parādījusies, bet es pēc saraksta īsti tā kā neredzu, bet tad neko. Tad vai ir kāds jautājums? Un ja ir kāds jautājums, būšu priecīga atbildēt. Ja jautājumu nav, tad mums ir grupa Facebookā, kas ir Veselības un Tievēršanas klubs. Aicinu pievienoties tur. Mēs tādā aktīvi arī sākam runāt par dažādām veselībai svarīgām tēmām, arī ko ēst un kā ēst. Ja? Tas ir vispār par to ēšanu runājot, tas ir tik dažādi ir tās viedokļi, ja? Ir karnivāra kā tik pareizi neizrunāju, tā tad gaļasēdāja diēta, kuri ēd tikai gaļu. Ir šī te keto diēta, kas ir gaļa kopā ar dārziņiem. Ir vidusjūras diēta, ja, kur ir arī vairāk, teiksim, gaļa, jūras veltes un dārziņi. Ja. Tādi ir vēl dažādas diētas dažādiem dietologiem un tā tālāk. Un, protams, kad, teiksim, tas tad, kad mēs tievējam, jo mums tievēšanai ir, es solīju pastāstīt, ir 3 varianti. Ja. Pirmais variants ir ātrais variants, kur mēneša 28 dienu laikā, tātad tur ir konkrēts ēšanas režīms, viņš ir aprakstīts, mēs to dodam tad cilvēkam, ja viņš interesējas, mēs viņam aizsūtam, lai viņš izlasa, ja, un paralēli iet optimālais komplekts, un plus vēl aminoskābes šiem te muskuļiem, tātad un
uzturvielas ir vajadzīgas vairāk nekā tad, kad cilvēks ēd, jo šeit būs kaloriju deficīts, bet badā neviens nav. Tāpēc, ka tur ir režīmā, ka tev kas jādzer, ka tev kas jāēd, ja, un ķermenis pārkārtojas ja, uz mazākām porcijām, un notīvēt var apmēram 7-8 kg mēnesī. Ir kāds gadījies, kam ir mazāk, ir kāds gadījies, kam ir vairāk, bet nu, tas vidējais ir 7-8 kg mēnesī. Un tad, kad otrs variants ir tāda. Un jā, kā pēc tam noturēt, ja? Un pēc tam nāk palīgā, ja šie te kokteļi, kas ir ēdienrežu aizstājēji, man viņš ļoti garšo, mango kokteils, un es viņu tiešām izmantoju, ja? Es viņu izmantoju vai nu vakarā, aizstāju vakariņas, vai arī citreiz, kad pa dienu es esmu atnākusi no kaut kurienes, man nav laika īsti gatavot ēst, es uztaisu ātri šo te kokteili un pēc tam gatavoju ēdienu, ja? Bet nu tā tad 1-2 reizes dienā aizstājot, un tur vienā šādā kokteilī ir tikai 250 šīs kalorijas. Attiecīgi mēs jau drusku, jo tā kā ejam kaloriju deficītā, kas ir vajadzīgs, lai mēs uzturētu, un viss ir garšīgi, un tu jūties paēdis, un viss ir labi. Ja? Bet, nu, protams, nevar jau pārējās ēdienreizes arī sukāt iekšā saldumus vai hamburgerus vai tam līdzīgi. Nu, mums ir jāpārskata ēšanas ieradumi. Un trešā lieta ir top shape kapsulas. Ja? Tās ir kapsulas, kas samazina apetīti. Bet, nu, tieši arī tas pats princips. Ja? Jā, tev ir jāgrib notievēt. Ja? Tas nav tā, ka iedzēru kapsulu, gaidu, ka tievēšu. Ja? Ir tā tad, nu, ir jāmēģina kustēties vairāk, ir jāmēģina ēst prātīgāk. Ja? Un tas nenozīmē, ka jāatsakās no taukiem. Ja? Tauki ir vajadzīgi, bet jāatsakās no saldumiem vai jāatsakās, teiksim, nezinu, no visām bulciņas, baltiem miltu izstrādājumiem. Nu, to jau mēs it kā visu zinām. Ja? Nu, jautājums, vai mēs to darām. Un tāpēc gribu jūs iedrošināt, ka viss šeit sanāk. Ja nu ir vienreiz efektīvi uzturbagātinātā, tad nu ir. Ja? Vai tu gribi tikai savām locītavām, sirdī un kā saka, veselību stiprināt, vai arī nomest svaru un tad arī stiprināt veselību, ja? Tātad jebkurā gadījumā šeit būs variants tieši tev. Prieks bija jūs visus redzēt, tā tad man nepieteicās tomēr šie te atsauksmi devēji, bet uzaicinu tevi, ja tu vēl neesi mūsu Facebook grupā, tur arī jau mēs esam salikuši, cilvēki ir devuši daudz liecības gan par tievēšanu, gan par to, kā mati, nagi, ragi kļūst stiprāki, ja, gan par to, kā bērnam, ja, teiksim, ir šīs te dzimumzīmītes ir nokritušas, nu vienkārši pazudušas, ja, dzerot bērnu power kokteili, un bērni ir veseli, kamēr citi sūdzās, ka slimo, tikmēr tie mūsu bērni, kas dzer bērnu power kokteili, tikmēr ir veseli. Tāpēc vienkārši, ja daram, pamēģini, ja, nu, it sevišķi tie, kas ir uzturbagātinātāji lietotāji, ja, tad, nu, jā, mēs visu kaut ko jau esam dzīvē redzējuši. Vienkārši pamēģini, lai tu varētu izjust, salīdzināt un pats izvērtēt, ja, kā tu jūti, ja, vai kas ir labāk. Es esmu pilnīgi pārliecināta, ka es esmu priekš sevis atradusi tagad beidzot to labāko. Ar labvakaru un uz tikšanos! Atā!